Pievēršamies tai tēmai, kas mūs caurvīs visu raidījumu. Proti, visu raidījumu garumā runāsim par atkarībām. Un tāpēc mums ir divas ļoti labas speciālistas pie mums studijā. Proti Dace Freiberga un Ilze Maksim. Sveicināts! Labdien! Jā, un arī jaunieši, kā eksperti varbūt no jauniešu puses, vienmēr smaidīgi un atraktīvi. Mihāls, Maksims un Māris. Sveiki! Un varbūt, par tām atkarībām runājot, sākumā, varbūt kā jums pašam šķiet, katram pašam šķiet, un kas tad vispār ir tā atkarība? Ko tas nozīmē, tas vārds sākam ar džekiem un tad jau arī no speciālistu puses. Mēs te īstenībā ilgi diskutējām par to, kas tad īsti ir atkarība. Jau pirms raidījuma ir tā, ka es vienmēr iedalu atkarības gan fiziskajās, gan garīgajās. Manuprāt, tas ir... Es esmu bijis diezgan ilgi atkarīgs no smēķēšanas un savukārt es diezgan negatīvu atkarību vērtēju diezgan negatīvi. Viņām ir tā negatīvā puse, bet reku puiši te ir, arī atkarīgi no sporta ļoti nopietni. Varbūt viņi izstāstīs sīkāk par savu atkarību personu. Jā, kas tad ir sporta atkarība? Vai tu pamostoties no rīta gaidi, iešu tagad pacelāt svārus vai padarīt? Tā ir atkarība. Man ir tā atkarība, ka es trenējos, iešu uz treniņu, kādu stundu patrenējos, un pēc 5 minūtēm man vajag vēl trenēties. Es nevaru sēdēt bez kaut kādu, man vajag darboties ar kaut ko fiziski, un es nevaru sēdēt un pie kompa, kādu stundu neko nedarīt. Es varu vienkārši papildināt, ka viņš ir viens no tiem, kas, nevis viens, bet vienīgais, kas taisās pār akmens tiltu pāriet uz rokām, un viņš, man liekas, ir atkarīgs no staigāšanas uz rokām. Kad varbūt tu taisīsi šo mikrofonu viņa? Es gribu vēl patrenties kaut kādus 2 mēnešos, tāpēc, ka bija ziema, nebija ārā kaut kur trenēties, un pēc tam es domāju to pamēģināt izpildīt. Ko domāju, sakosim līdzi tev? Tāpat man ir tāda paša atkarība sports jau no kādas bērnības, no 6 gadiem. Es trenējos visus sportus. Man liekas, doktori var sakt, ka tas nav pareizi, kad cilvēks visu laiku tā trenēs, jo treniņš tas ir atpūta īstenībā. Bieži cilvēkiem, parastiem cilvēkiem pietiek kaut kādas 10-15 minūtes skriešanas, bet man ir tāds 4 treniņi pa 50 minūtu un tāds, lai es būtu jau pagalam tas nav spēku. Tā jau parasti es trenējos, un tā ir mana atkarība. Nezinu, tas ir labi vai slikti. Man liekas, tas ir labāks nekā smēķēšana vai narkotika vai kaut kas cits. To mēs arī varam pajautāt šobrīd mūsu speciālistiem. Tad kas vispār ir atkarība? Un tad vai šāds sporta veids arī var tikt traktēts kā atkarība? Es esmu ārkārtīgi priecīga, ka jūs šo tēmu vispār esat pacēluši šodien, ka mums ir iespēja šeit tikties un runāt. Ikdienā es strādāju ar jauniešiem un mēģinu tikt tad skaidrībā tiešām, kas tā atkarība ir. Jo nereti to visu met vienā katlā. Es esmu atkarīgs no ēšanas, es esmu atkarīgs no pastaigāšanas, es vēl no kaut kādām telefonu sarunām vai vēl kaut kā. Un tad mēs mēģinām tikt skaidrībā, kur ir tā robeža, kad kaut kāda normāla lieta, kāpēc neiet, teiksim, uz rokām pāri pa tiltu, Kas to var liekt? Ja es mācētu, es arī pamēģinātu. Vai tā uzreiz ir atkarība, Tāpēc mani pašu personīgi interesē, kur ir tas punkts, kad tam cilvēkam vajadzētu sākt uztraukties. Tad katram tas punkts ir citādāks. Tas nav tāpēc tā nevarētu teikt. Ir kaut kādi lielie tādi, pa lielam, mēs varam šodien arī, es domāju, ka mēs par to runāsim, es ļoti gribētu par to runāt, kad ir tādas kopējās tādas pazīmes, kas varētu liecināt, ka jāsāk uztraukties, un ir, protams, arī individuāli, Tā. Ilze, kā jums ir būs šeit? Man liekas, ka tomēr varbūt nevajadzētu jaukt tādas lietas kā atkarības slimība, kas ir... kuras gadījumā cilvēkam jāvērš pēc palīdzības un kurai ir savi noteikti kritēriji, pēc kā tiek konstatēts, ka cilvēks ir slims. Bet ir tādas lietas, ko arī sauc par atkarību, bet tās ir mūsu gan aizraušanās, gan, jāsaka, ļoti ikdienišķas lietas. Un vienkārši šis vārds atkarība tiek lietots pa labi, pa kreisi. Es tā negribētu. Bet ir atkarības slimība. Un tā ir tā problēma, par ko ir jārunā. Un, teiksim, jebkas, ko cilvēks dara, un tas nes viņam
vērtību, ja, pievienoto vērtību. Viņš kļūst fiziski, teiksim, stiprs, vesels, ja, viņš atmetas mēķēšanu, un teikt, ka tā sportošana ir viņa atkarība, es tā negribētu teikt, ja. Būtībā viņš kļūst vērtīgāks ar to savu sportošanu, bet ir lietas, jā, vai darbaholisms, kur viņš savukārt atkal zaudē. Jā, tu gribēji. Jā, man jautājums, piemēram, atkal par to sportu. Jā, ekstrīms. Bieži saka, ka ekstrīms tas sajūtas, jā, un cilvēki, kas nenodarbojas ar ekstrīmu, saka, ka tas ir slimība, jo cilvēkam vajadzīgs adrenalīns tāds. Bet mēs tā neuzskatām, piemēram, ka tas ir tāds dzīves sajūta priekš mums, atrast, vai tas ir atkarība, vai tas nav atkarība. Kā jau jūs teicāt, tas adrenalīns ir tā viela, ko cilvēks varbūt, un tā viela, kas rada šīs izjūtas, ja? To trauksmi, ja? Un to baudu, kas rodās. Bet šeit atkal ir jāskatās, vai tas ekstrēms jau nav pārāk neprātīgs, gandrīz jau ir neprāta robeža, ja? Kur atkal tiek runāts par slimību. Bet kāpēc cilvēks vēlas to darīt? Kāpēc viņš vēlas pietuvoties vispār šai robežai? Ja? Jo, jāsaka, jebkura atkarības slimība būtībā ir tāda pašiznīcināšanās. Ja? Sanāk, ka cilvēks atsakās no saviem pamatinstинktiem izdzīvot. Ja? Viņš izvēlās kaut ko, kas viņu var iznīcināt. Tas pats ir ar tiem ekstrēmiem sporta veidiem. Ir lietas, līdz kurām robežām nevajadzētu nonākt. Bet, ja cilvēks vēlās to darīt, nozīmē, ka viņam ir kādas psiholoģiski emocionālas problēmas, kuru dēļ viņš vēlas sasniegt to ekstremālo adrenalīnu. Man jāatzīst, ka es laikam esmu, negribu lielīties, un tas nav kauns teikt, bet es esmu daudz dažādas vielas mēģinājis, un visur tagad propagandēja to, ka tas nav stilīgi un forši. Mēs Latvijas ielu vingrošanas sporta biedrība visur, kur mēs ejam, mēs cenšamies jauniešiem parādīt, ka tas nav stilīgi. Jo mūsdienās jauniešiem viņiem ir tas, es te, diemžēl, pieminēšu to pašu Latvijas basketbola izlases dalībnieku piemēru, ja, ko es ļoti negatīvi, teiksim, visos mēdījos zākāju par to, kā viņi rāda piemēru tiem jauniešiem, kā viņi uzvedās klubos, kādas vielas viņi lieto un kādas ir sekas. Ja. Un es vienmēr izsakos par to ļoti negatīvi, un mēs, teiksim, ar savu piemēru cenšamies parādīt, ka mēs esam pret to, un tieši otrādā, kad tas jaunieks, lai neskatās uz to basketbolu izlases, tur viņu piemēriem, ka tas ir stilīgi un forši, ja, bet kad sports ir mans dzīves stils, kas sportot ir stilīgi, mēs piedalāmies akcijās, kur mēs tieši traktējam un stāstam, teiksim, jauniešiem par to, kad, lūk, stilīgi ir būt jaunam, spēcīgam un neatkarīgam no kā. Un, es esmu bijis atkarīgs no nikotīna, no ķīmiskām vielām. Es neesmu, paldies Dievam, bijis atkarīgs un neesmu arī bijis atkarīgs no alkohola. Bet kā tu tiki ar to galā, piemēram, kaut kā ar smēķēšanu? Ar smēķēšanu, tur diezgan grūts ir tas ceļš, un jebkurā gadījumā katrs ar viņu cīņās dažādi. Bet es vienu varu pateikt, ka, laikam man arī nav gēnos iedzimts, un paldies Dievam, kaut kā man ir pieticis kaut kāda veselā saprāta, lai, teiksim, saprotot kaut kādā mirklītī, kad jā, kaut kas ir forši, jā, kad to pārtraukt un saprast, ka tas nav vajadzīgs. Jā. Varbūt tad diezgan smieklīgi, varbūt man tā upas košļošana, tā teikt. Tas smieklīgi jāgan, bet 7 gadus tas bija tāds... Es nevaru vienkārši visur tad arī skola, ar draudzeni, ar draugiem, visi smējas, jā, un es mēģinu pamest. Tas bija diezgan grūti. Es varēju pa nakti pamosties, jo man tāds bija sajūta, ka es jau tāpat arī turpinu to darīt, jā, un tas bija grūti, kādus mēnesi, jā, es mēģināju censties, un pēc tam pametu, un pirmas 3 dienas man liekas, tas bija grūtāks par smēķēšanu. Es nesmēķēju, bet man liekas, tas tāda atkarība bija šausmīga.